Labdien, man sauc Osvalds Zebris, es esmu rakstnieks un žurnālists, un šodien mēs tiekamies ar Ievu Punku, Jaunolainas bibliotekas vadītāju, kurš šajā amatā nav ļoti sen, bet kādu laiku jau strādā, un es šodien gribēju mūsu interviju kārtējo iesākt ar mazu sarunu par bērnu lasīšanu, vai lasīšanu, grāmatas, ko mēs piedāvājam bērniem. Es zinu, ka šeit pie jums iegriežās bērni pēc tam, ka viņiem beidzās stundas no skolas, kas tepat atrodas. Un mēs arī šobrīd sēžam pie plauktiem, kur ir bērnu grāmatas dažādiem vecumiem. Ko tad viņi lasa šeit, kad viņi atnāk pie jums pamatā? Nu, bērni. Ir tādi bērni, kas nāk ar skolotājiem, ieteiktajiem sarakstiem. Tad viņi tā kā meklē tieši kaut ko konkrētu. Ir bērni, kas izvēlās šobrīd ļoti, ļoti populāro Dogmenu. Dogmens mums ir arī uz galva. Jā. Dogmens ir tāds nedaudz sāpju grāmata, jo ir skolotāji, kuri īsti neatzīst Dogmenu. Tas tā kā komiksu formāts ir, un man arī ir meita 1. klasē, un viņai arī īsti tā kā skolotāji tā kā neakceptē Dogmenu, jo viņiem ir tā klusā lasīšana, tad tur ir jālasa cita grāmata. Bet man liekas, ka Dogmens kā pirmā grāmata, ja tas raisa interesi, ir ļoti laba. Jo galvenais jau, man liekas, arī tas bērns spēja izlasīt, un viņā tā grāmata rada kādu emociju, viņš atcerās, tāpat līdzpārdzīvo, var pastāstīt. Nu, viņam ir kādas, nezinu, man liekas, 11 vai cik. Principā bibliotekā nav neviena šobrīd. Jā, mēs vienu atradām. Šī ir tāda rezerves, bet principā visas ir paņemtas, un man liekas, tas ir labs sākums, lai radītu interesi lasīt, lai tam bērnam gribētos ķerties pie jau kaut kā nopietnāka. Jā. Un patiesībā man pat liekas, ja viņu pašķirsta, komiksu lasīt nemaz nav tik viegli. Tur ir daudz bildītas, tev jāskatās, jākoncentrējās, nu es nezinu, es neteiktu, ka komiks ir ļoti vienkārša grāmata. Jā, bet es šeit esmu paņēmis no jūsu plauktiem vēl 2 grāmatas, tātad Dogmens ir viena, kas tāda šobrīd, kā jūs sakat, ir aktuāla, Greks, kas arī ir diezgan nolasīts, izskatās. Kas ir, jā. Un viens no Harry Potter daļām. Un es esmu dzirdējis, un man arī pašam, godīgi sakot, ir tāds priekšstats, ka šīs 3 grāmatas zināmā mērā reprezentē dažādus laikus, dažādas laikmets. Jo es atceros, kad man dēls pirms gadiem 15 sāka lasīt, vai pirms kādiem 13 varbūt, tad bija Harry Potter ēra ļoti aktuāli un daudzi lasīja, un šāds te ķieģelis nemaz tik ļoti neatbaidīja. Mums pat liekas, man liekas, bija pirmie izdevumi bija pat vēl liela. Nu, tā pati grāmata bija tāda liela. Jā. Pēc tam ir Grega laiks, par ko daudz vīpsnāja, bet man šķiet, ka tas Gregs, es tagad savam jaunākajam dēlam lasu priekšā, vai viņš man lasa priekšā citreiz, un nav nemaz tik slikti. Tagad Dogmena laiks, kā jūs sakat, vai tā mēs varam teikt, ja tomēr ir arī mazi bērni, kas vēl aizvien lasa, pieņemsim, Potters, kur mēs varētu uzstīt par sarežģītu literatūru tagad jau. Ir tā, ka bērni atnākot uz biblioteku vienalga kāda vecuma pirmsskola, vai ja šeit jau ir sākumskola, viņi prasa, kur ir Harijs Poters. Viņi ļoti grib tās grāmatas. Bet, protams, kad viņš paņem rokās, tas pirmklasnieks paņem rokās to biezo grāmatu. Viņš saprot, jā, bet viņam tas Harijs Poters tik ļoti patīk. Tu tā kā liekas, ka man ir bibliotekā meitnīte, manuprāt, viņa ir pirmklasniece, kura tiešām lasa. Viņa tiešām lasa visas. Tad ir tādi lielāki puiši, 12 varbūt tādi, bet mazajiem tā interesi ir par to tēlu kā tādu, bet ieraugot to biezo grāmatu, viņš saprot, ka tas būs pa grūtu. Savukārt Gregs, man liekas, gribas teikt, ka šobrīd viņš ir, viņa laiks ir tā kā pagājis, jā. Tāpat kā meitenēm ir Nikijas dienas grāmatas, ja puišiem bija Grega dienas grāmata, meitenēm bija, es teikšu, ka tas ir tāds nedaudz pagājis. Lai gan ir, kas turpina arī tos. Principā puišiem ir diezgan
tā, nevar teikt bēdīgi, bet tā mazāk ar to literatūru. Ja meitenēm ir lielāks tas piedāvājums vai arī interese par kaut ko, tad puišiem viņi dogmanu var lasīt vienu un to pašu vairākas reizes. Gregu arī lasīs vienu un to pašu vairākas reizes, jo viņam ir grūti atrast tā kā citu, tādu citu literatūru, kas viņam interesē. Bet vai jūs novērojumi apliecina to, ka ja bērns sāk ar dogmenu, tad viņam uzmanība aizķerās un viņš var iet tālāk, es nezinu, uz Poteru vai uz kaut ko, un pēc tam aiziet arī uz šeit redzamo Lennebergas Emīlu vai... Es teiktu, ka jā, jo es skatos, ja tas bērns ir izlasījis, pieņemsim, visus dogmenus, un viņš jau grib iet solīt tālāk, tad es mēģinu atrast kaut ko, kas ir varbūt arī nepārāk biezs, kur tas teksts ir arī tāds negluži varbūt par visu lapas pusi, un vēl ir arī bildīts, un mēs atrodam jau nākošo solīti. Galvenais ir, lai viņam, viņus biedē tas... teiksim, manā bērnībā bija ļoti daudz grāmatas, kur tā kā bildes bija diezgan maz. Tā kā tu vairāk pats. Vai tas ir labi vai slikti, ja viņam nav tik ļoti jāizdomā pašam, bet mūsdienu bērniem tās dzīves ritms un tāpat tās digitālās lietas viss, viņam laikam tomēr prasās, ka viņam ir kaut kāda bildīta un viņš var kaut ko redzēt. Kā jūs teikt, kas ir tie galvenie faktori, kas palīdz bērnam ieiet literatūrā un sākt lasīt? Vienalga, vai tas būtu dogmens vai kas, bet kā veicināt to lasīšanu agrīnā vecumā? Tā noteikti ir ģimene. Noteikti tas sākas ģimenē, lai vai cik censtos skolotāju skolā, lai vai cik censtos mēs bibliotekāri, lasīšana sākas ģimenē. Pilnīgi noteikti, jo ar tām pašām vakara pasaciņām, kad bērns vēl nemāk lasīt, viņš klausās, cik daudz bērni ir tādi, kas ir grāmatiņu, paņem maziņu, kur vēl nemāk lasīt, un viņš stāsta kaut ko. Bet kāpēc? Jo viņam ir jau lasījis priekšā kāds, un tādā veidā viņiem pamazām tā interese veidojās. Mēs sadarbojamies arī ar, tāpat tās ir bērndārs, Magonīte, un viņi arī nāk ciemos grupiņas. Tie bērni viņi vienkārši ienāk pie tām grāmatām, viņi ķer grāb no plaukta, tā kā visu grib apskatīties, izlasīt, un viņi ļoti grib nākt pēc tam uz biblioteku. Bet vai ir vecāki, kas atved? Daudz nav. Bet tiešām ir vecāki, kas atnāk pēc tam ar to bērnu. Viņi tā arī saka, ka audzinātājs bija atveduši uz biblioteku un tā, un ka bērns ļoti grib nākt. Un tad viņi reģistrējās, un tad jau kļūst par lasītājiem. Un tādā veidā arī tā kā tas bibliotekāra darbs. Protams, ka ir, bet jā. Var iznākt arī otrādi dažkārt, ka bērns atved vecāku. Jā, un tad sāks arī kaut ko. Un man pat ir viena ģimene, kura māma sāka vest meitu un dēlu, un viņi, tā kā tīri, lai bērni paņem savu grāmatas, un pēc tam mamma arī sāk lasīt. Un jau viņa pat man bija gada čaklākie lasītāji. Jums ir tāds stors? Tātad Dolēns novadā ir 3 gadus, manuprāt, jau šis būs 4. Ir aizgājusi tāda tradīcija, kā tiek gada beigās sveikti čaklākie lasītāji. Tas ir arī, lai popularizētu vispār to lasīšanu un tā. Un tad katra novada biblioteka pēc sistēmas, protams, tas nav, ka mēs paši izdomājam, bet tiešām pēc tās bibliotekāra sistēmas tur parādās, cik tam viņš šajā gadā ir izlasījis grāmatas. Un tad tā kā saliek 5 tos lasītājus vai ģimenes, kas kuram tur ir. Un tad mums tiek uzaicināts mākslinieks kāds, un mums ir īpaša sveikšana un zālē tā kā tas jau šogad būs jau 4. gadu. Bet tā sistēma ir, kurš vienkārši vairāk ir ņēmis grāmatas? Protams, ka mēs jau nepārbaudam, vai viņš izlasa, bet tie, kas tiešām daudz lasa, viņi arī izlasa tās grāmatas. Viņi jau tāpat vien nenāk. Jā, pamainīt grāmatas. Tieši tā. Man par šo mēs esam te runājuši arī ar dažiem. Viņi saka, es arī atnākšu katru dienu tur. Šitos paņēmu, bet tas jau šeit jau ir tāds uz savu tādu goda prātu. Es domāju, tas arī ātri apnikt, vienkārši nāk mējā. Jā, bet tātad viena auditorija, es tā jūtu, kas šeit pie jums ir regulāri apgrozās, ir bērni dažādi vecumi, kas ir varbūt vēl citas aktīvākās auditorijas. Tad ir seniori. Seniori vairāk lasa latviešu autoru darbus tieši. Tas šobrīd ir pieprasīts? Dacia Judina. Viņai ir tā kā ļoti liela grāmatu kolekcija un sērija. Dacia Judina. Tad ir tie paši vakara romāni. Tos ņem.
diezgan tādus vieglus. Un senioriem arī ļoti patīk par aktieriem, par mūziķiem, nu tās biogrāfijas, tā kā, nu, un presi. Presi arī, principā, ņem seniori. Bet, teiksim, tajā senioru auditorijā tie ir vieni un tie paši cilvēki, tomēr tur arī mainās lasītāji. Nu, vairāk laikam jau Vieni un tie paši. Vieni un tie paši, jā. Jā, tā. Es zinu, ka jūs arī organizējat dažādas tikšanās un pasākums, varbūt, cik tas ir nozīmīgi. Nu, tas pamatā attiecas uz senioru auditoriju droši vien. Cik tas viņiem ir svarīgi? Man liekas, mums ir ļoti brīnišķīgi iespēja, ka mēs varam uzaicināt autorus, jo cilvēki bieži vien baidās par to, nu, kāpēc viņi izvēlās varbūt nenākt uz autoru vakaru, jo viņi domā, bet es neko neesmu lasījis no tā autora, nu, ko tad es tur prasīšu, ko tad es te nākšu, un tā patiesībā no tā nevajag baidīties. Tieši šajās reizēs, kad autors atnāk un kad viņš stāsta par to, kā viņam kāds darbs ir tapis vai kāpēc viņš vispār ir sācis rakstīt, viņš var ieinteresēt to cilvēku lasīt. Un pēc tiem autoru vakariem cilvēki arī ņem to. Teiksim, es pati par sevi varu pateikt, mums bija pagājušajā gadā Norikstens uzaicināja. Un es nezinu, kāpēc, bet es diži neko nebiju lasījis no Noras Ikstens. Un es pati pievēršu, pirmkārt es palasīju pirms viņa nāca, un arī pēc tam, un man liekas, tik brīnišķīga valoda. Tā kā ir ļoti grūti salīdzināt ar tulkoto literatūru. Tā kā mūsu pašu autoriem vienkārši tagad jaunās meitenes, kas ir Laura Vinogradova, Zane Zusta, Zane, viņas ir ļoti, un viņas arī, principā, viņas ir tādas ejošas, jā, tos ņem. Savukārt tādi vidējās paudzes lasītāji, viņi lasa ļoti daudz krimināla romāns. Nu, tas ir tā, ka Nesbē, Olsens, Keplers, tur, ka iesāk sēriju, tad te ir tā, ka rindā stāv. Bet pabeidzot par to iepriekšējo, ko jūs teicāt, es kā autors arī pilnīgi noteikti apliecināt, ka rakstnieki īstenībā ļoti gaida, ka nāk uz autoru vakariem cilvēki pilnīgi vienalga, vai viņi ir lasījuši vai nav, vai varbūt pat vispār nezinu, kas tam autoram ir izdots, jo tā jau ir arī vienīgā vieta un vienīgais veids, kā autors var kaut kādu atgriezenisko saiti no potenciāliem lasītājiem saņemt vai jau esošajiem. Pretējā gadījumā, tu jau nezini, kas tos cilvēkus interesē, lasītājs, ko viņi domā par to, ja viņi ir, teiksim, lasījuši to. Tagad tas tiešām ir ļoti vērtīgi arī no autora skatu punkta. Jā, bet varbūt cik ilgi jūs šeit jau strādājat un kā jūs šeit nonācāt Jaunolēnas bibliotēkā? Mans stāsts ir ļoti, ļoti tāds interesants. Es esmu, principā, būs 3 gadi, kad es esmu vispār bibliotekārajā sfērā. Pirms tam es strādāju pirmsskolā. Es strādāju pirmsskolā apmēram 16 gadus. Tas bija, es pabeidzu vidusskolu, iestājos augstskolā un uzreiz sāku strādāt. Un jā, man arī ļoti patika mans darbs, un tur es strādāju ar bērņiem. Un man vienmēr patika bērniem lasīt pasaciņas pirms miega, ja es vienmēr lasīju. Plus man bija pašai jāmāc viņiem lasīt, kā skolotājai. Tā kā tas arī, tam es esmu posmam arī gājis cauri. Un tad es nonācu līdz brīdim, ka es izdegu. 16 gadi, tas ir ilgs laiks. Un protams, kad tik ilgi strādājot vienā sfērā, tev liekas, ko es citu varētu darīt? Kas tāds? Bet es esmu pati ļoti kaislīgs grāmatu lasītājs jau no bērnības. Taksim, obligātā literatūra, kas bija skolas laikā, man tā nebija problēma. Man ļoti patika. Un tās grāmatas man vienmēr ir gājušas līdzi. Strādājot pirmsskolā, es lasīju arī ļoti daudz, un man tā grāmatu lasīšana bija, es tagad to tādu apzinātā vecumā varu nosaukt, man grāmatu lasīšana ir kā mana terapija. Tas ir tas, kā, ja cits iet pie terapeita, cits tur ar sportu nodarbojas, cits vēl kaut ko dara. Man grāmatu lasīšana ir mana terapija. Jo es lasu, es iedziļinos tajā stāstā, es tur analizēju. Un vienalga, kāda tā grāmata, vai tās ir bērnu grāmatas, vai psiholoģijas, vai daļliteratūra, pilnīgi vienalga. Man tā ir terapija. No katras grāmatas es veicu savu pierakstus. Es esmu tas jocīgais cilvēks, kurš izrakstā sev nozīmīgus citātus vai kaut ko tādu. Un man jau ir tādas pāris kladītes savāktas, un tāpēc es saku, tā ir mana terapija. Tā es pilnveidojos, es kaut ko saprotu, augu un attīstos. Lūk, un
un tad, kad es nonācu tajā sāpīgajā punktā, ka es sapratu, ka pirmsskolā es vairs nevaru palikt, es vienkārši Nacionālajā bibliotekā pieteicos uz bibliotekāru izglītības 4. kvalifikācijas, kas viņu skaitās. Nu, es tā kā, man tas bija, iziešu kursus tādu tīri, tikai tāpēc, ka man interesē grāmatas. Bet tā es sāku paralēli pirmsskolas darbam, es gāju 1,5 gadu, jā, tās mācības, man tik ļoti patika. Un vienkārši es tur biju, mani kursabiedri var apliecināt, viņi pa mani smējās, bet man bija tik daudz jautājumu. Tad, kad bija jānostājās, jāsadalās, kurš tur mēnesī izlasa, tur, nezinu, 2, 3, 1 grāmatu, man bija 10. Viņi pa mani smējās, viņi man teica, nekas, sāk strādāt bibliotekā, tu nelasīs tik daudz. Tā tiešām ir, bet, jā, es izmācījos, un mācību laikā man vajadzēja iziet praksi. Un tad es nejauši, es nezinu pat kā, to es tā neatceros, bet es gaismu biblioteku uzgāju. Un tā ir Olainas novadā arī viena tāda mazākā biblioteka. Un es uzgāju tur, un es sāku vienkārši tur ņemt grāmatas, un tur arī vienmēr viss jaunākās grāmatas pieejams, un tik labs piedāvājums, viss. Un tad es vienā reizē apbraucu, un es jā, var teikt, tā ir Guna Gabrāne, viņa bija ilgstoša vadītāja gaismu bibliotekā. Un es viņai saku, vai es varēšu pie jums nākt praksē? Viņa man tāda saka, jā, bet tikai tad, ja tu nāks pēc tam strādāt, jo es gribu iet pensijā. Tad iedomājieties, kāda man bija sajūta tajā brīdī, kad tu nezini, ko darīt dzīvē, tu tā kā esi aizgājis vienkārši mācīties kursus, jā, pieņemsim, un tev saka, jā, nāc strādā. Un man likās, jā, un es tad braucu toreiz uz darbu tajā dienā, man bija asaras, tā kā es arī tagad sāku strādāt, jo man tiešām, un es biju ļoti, ļoti priecīga, es pie viņas izgāju praksi, pabeidzu mācības, un tad arī sāku tur gaismu bibliotekā sāku strādāt, tad šeit arī tā kā vadītāji pārcēlās uz citu biblioteku, un tad man jau piedāvāja nākt uz šajien strādāt. Bet sakiet, kādu laiku jau šajā biblioteka nozarē strādājot, kāds ir jūsu redzējums par tādām salīdzinoši nelielām bibliotekām, nelielās pilsētās vai novados, kāda ir tā viņa nākotne? Kas ir tas veids, kā saglabāt kaut kādu cilvēku plūsmu? Mēs varētu salīdzināt gaismu biblioteku ar Jaunolaini. Ja šeit es esmu, te kultūras namā notiek pulciņi dažādi, te tā plūsma ir, ja te vecāki ienāk bērni, te pat skoliņi ir blakus, ir bērndārs. Gaismās bija varbūt tā mazāk, tur tā kā seniori, un te tos bērnus tā varbūt, jo tur nav tādas iestādes, teiksim, skola vai dārziņš, ko tu vari aicināt, un tur varbūt nedaudz savādāk ir, bet viņi noteikti ir vajadzīga tā biblioteka. Viņi noteikti. Tad iznāk, ka ir svarīgi, ka biblioteka ir tādā kā institūcija citu pudurī atrodas. Tad ir vieglāk. Jā. Tad ir vieglāk. Viņi ir pamanāmāka tā, jo šeit arī patiesībā ir, vēl joprojām ir daudzi cilvēki, kas, Jaunolainā ir biblioteka. Viņi nemaz nezina, viņi tad dzīvo var 1000. Pagājuši gadu mani paaicināja, es biju Mežezaru sajūtu festivālā, kas ir Olainā arī, tā kā tradīcija jau viņiem. Un tur man bija tā kā bibliotekas telts, un tad bija ļoti daudz Jaunolainas iedzīvotāju, viņi tā arī, Jaunolainā ir biblioteka, kur? Tā kā viņi bija pārsteigti, kas arī parāda to, ka vienkārši mums vairāk ir sevi jāpopularizē un jārāk. Tā kā, man liekas, kopiena lasa. Tas arī ir novadā tagad ļoti laba tāda reklāma. Man liekas, mēs pateicoties šai iniciatīvai, mēs esam ļoti labi sadraudzējušies vispār tās institūcijas, muzejs, pašvaldība. Es esmu iepazinis ļoti daudz cilvēks. Olainas 1. vidusskolas bibliotekāri, 2. Tā kā, man liekas, tas ir brīnišķīgi, ka mēs jau paši pat kā darbinieki mums uzreiz veidojās tāds, jā, ejam, daram, taisam, organizējam, un tad līdz ar to cilvēki arī pavalkās un nāk. Sakiet, jūs teicāt, esat diezgan sen lasītāji kopš bērnu dienām. Ko cilvēkam dod tā lasīšana? Daudziem tas jautājums ir tāds neskaidrs. Šis ir ļoti grūts jautājums, un es esmu vienmēr domājusi, kā visi vienmēr saka, ja tev mājās būs grāmatas, un ja tu lasīsi priekšā, un viss, tad tā pats no sevis aiziet. Man nebija mājās tā, ka bērnībā man bija daudz grāmatas, un es arī pirms šīs intervijas es domāju, kas bija tas, kas mani
tā kā aicināja. Es nezinu, redzu, mūsu laikos nebija tie telefoni. Citiem tā ir kaut kāda viena grāmata vai viens autors, kas tik ļoti ievēl, ka tu gribi... Bet es tiešām nevaru atcerēties to, jo man nebija, ka man kāds baigi lasītu priekšā, ka motivēt, principā es teikšu, ka manā gadījumā man ļoti patika ārpus klases tā skolotāja, tā skolas tā obligātā literatūra, kas ir. Man tas patika. Nu, tātad ir kaut kas, kas sistēmiski ievirzīja. Jā, jo tas bija jādara. Tad man tas sapratu, ka man tā lasīšana patīk. Tad, protams, es sāku apmeklēt pilsētas biblioteku. Tur es izlasīju ļoti daudz. Bet, manuprāt, tā lasīšana nāk no ģimenes. Un ļoti bieži es dzirdu, man arī draugi paziņas, saka, pa kuru laiku tu lasi? Varētu padomāt, es tagad strādāju bibliotekā, es sēžu un lasu. Nē, mans grāmatu lasīšanas apjoms ir samazinājies krietni. Bet vienalga vakarā, ejot gulēt, tad, ko cilvēks dara? Viņš paņem telefonu, bet es tā vietā paņemu grāmatu. Un būsim godīgi, telefons tev apād vairāk to laiku nekā grāmata. Nu, bet var jau paņemt uz 10 minūtēm to telefonu un pēc tam grāmatu. Ja tu arī man pašai ir bijis tā, es nolieku blakus grāmatu, un tad tur kaut kas iemidžinās, kāds kaut ko atsūt, tu paņem to telefonu, bet es gribēju lasīt. Jā, es tagad domāju, es lasīšu. Es paņemu to telefonu un paiet stundu. Tā ir tiešām, tāpēc lasīšana tiešām ir jāievieš kā rutīna, kā iplaka rutīna. Un es esmu vienmēr lasījusi, tagad ja es paskatos gudrīdā savu to sarakstu ar grāmatām, kad mani bērni bija mazāk, man dominēja vairāk bērnu grāmatas. Bet es vienalga lasīju, jo man patīk lasīt. Es lasīju meitenēm priekšā, tagad tas ir mainījies, viņas lasa pašas, bet man jaunākā meita, viņai vajag, lai es viņai pasargāju miedziņu, un tad ir tā, ka es esmu viņas gultā, bet es lasu savu grāmatu, viņa lasa savu grāmatu. Viņa palasa, tad viņa man saka, man pietiek viss. Un viņa noliek to grāmatiņu, bet man vēl jāpasēž, kamēr viņa aizmieg. Tikpat labi jau, es domāju, ka tas ir tikai tāpēc, ka mēs bērnībā visu laiku lasījām. Es domāju, ka tas ir, vai tas tā turpināsies uz laiku? Jā, vecākā meita, protams, es redzu, ka vairāk ir telefons. Bet viņai ir ļoti paveicies ar literatūras skolotāju, kura izdomā ļoti, ļoti interesants uzdevums tām grāmatām, kas viņiem ir jāizlasa. Līdz ar to viņa tā, bet viņa neizvēlās pati, viņa lasa to, ko skolotāja liek. Tas tāds. Bet es ļoti ceru, ka tas mainīsies. Kaut kādā brīdī varbūt viņa atgriezīsies pie tās lasīšanas. Jums ir kāds autors, ko jūs varat minēt, kā tiešām savējo, vai kādu vienu grāmatu, vienalga no skolas laika vai no pēdējā laika? No skolas laika es tad iedevu savai meitai teikt lasīt Kadriju. Man ļoti patika Kadrija. Es nezinu, kāpēc patiesībā tas diezgan arī tur bēdīgs. Bet man ļoti patika tā, un man bija ļoti svarīgi to grāmatu sev sagādāt, lai man mājās grāmatplauktā ir. Un tad es vēl tā atceros Āne no zaļajiem jumtiem. Tur arī bija tādas sērijas. Tās man ļoti patika arī. Un pavisam mazāk, kad bija, tad es atceros, es lasīju Enidas Blaitonas. Tur bija Noslēpumu sala, tās bija tādas piedzīvojumu grāmatiņas arī. Jā, mēs runājām par bērnu lasīšanu. Jūs pieminējāt seniorus, bet varbūt, ka ir arī aktīvi lasītāji starp šiem diviem vecumiem. Jā, Jaunolēnē ir ļoti, ļoti jauks tāds neoficiālais grāmatu klubiņš. Tās ir ļoti aktīvas pieneniešu deju kolektīvu mammas. Un jāsaka, ka sākumā varbūt tur bija 2, 3. Jau tas klubiņš ir uzaudzis diezgan liels. Un patiesībā es plānoju septembrī taisīt tādu kā Jaunolēnas bibliotekā oficiālu grāmatu klubiņu, kur visi varēs pievienoties. Bet tas ir tik interesanti, tad, kad viņiem ir deju nodarbība, tās mammas nāk šeit, un mēs tiešām šeit diskutējam par grāmatām. Viņas viena otrai iesaka, viņas pievilina, principā, tie ir mani tādi slēptie palīgi, kuri pievilina man jaunus lasītājus un izplatā labu informāciju par Jaunolēnas biblioteku visā novadā, kas paldies viņām. Un tiešām man nāk un reģistrējās jauni tādi mana vecuma un tādi lasītāji. Un, kas ir interesanti, ir arī mammas, sievas, nezinu, kā pareizi teikt,
kuras ievilina arī vīrus. Jā, es taisni gribēju prasīt, Jā, kā tad jo to man ļoti bieži prasa, vai lasa vīrieši. Nu, tā kā, jā, protams, seniori, bet tāda vidējā paudze maz, bet ir. Un principā, ja sieva ir aktīva tāda lasītāja, vai bērnus, piemēram, ir tēti, kas nāk ar bērniem, viņi nāk, mamma ir atsūtījusi, jānāk nodot grāmatas, jāpaņem jauns, mēs salasam visu, un tad, man liekas, tās sievietes ir tās, kas tos vīrieši tā kā ievirza, parāda to ceļu uz bibliotēku. Nu, jā, es neteikšu, ka viņi varbūt ļoti daudz, tur, nezinu, ņem kaut vai pašķirsta žurnāls vai tur, nezinu, vēstures grāmatas kaut kāds, bet tāpatās viņi atrod to ceļu uz bibliotēku. Tā kā šeit ir ļoti aktīva arī tās vietējās mammas. Ļoti labi. Grāmatas klubs, tas izklausās labi, jo gluži vienkārši, ja tiek kaut kas spriests par grāmatām, kas ir lasīts, tad jau skaidrs, ka visi nav lasījuši vienu un to pašu, vai ne? Līdz ar to tie pārējie, kas nav lasījuši, varbūt ieinteresējas un arī paņem to tagad. Tāds ļoti labs. Tieši tā, un grāmatu klubā mēs, kas ir man ir ļoti svarīgi, lai es varētu tam cilvēkam ieteikt kaut ko. Principā bibliotekāram nebūtu jāiesaka grāmatas. Tas ir tas, ko mācīja. Lasītājiem jāatrod pašam, bet būsim godīgi, realitāte ir kāda cilvēks ienāk, un viņš kaut ko ir paņēmis, vai kāds ir ieteicis, viņš es gribu kaut ko līdzīgu šim, vai jūs varat man ieteikt? Nu, tā tad man ir jāzina. Tas mans nelielais tāds noslēpums, vai tas, kā es to, jo es nevaru visus izlasīt grāmatas. Es gribētu, bet es nevaru. Es katram lasītājam, kurš atnes, es viņam pajautāju, kam šī patika, vai, protams, varbūt negluži par visām grāmatām, bet tādu, kas šeit bija tāds, un viņi man pastāst nedaudz, es jau ievacu informāciju, es jau zinu, tā šo es varēšu ieteikt tam, šo tālāk. Un tādā veidā es redzu apmēram, ko tas cilvēks lasa, un es zinu, ko viņam ieteikt. Bet, teiksim, par jaunāko latviešu literatūru, tur jau arī iznāk tas ļoti daudz grāmatu. Jūs varbūt nevarat visu tur izlasīt, vai pat visu apskatīt, varbūt neiznāk, bet kā jūs tur, kas ir tie orientieri, kas jums palīdz? Nu, tas, ka es varu to autoru uzaicināt šeit, latviešu, jo jāsaka, godīgi ir lasītāji, kas, ja tā var teikt, brāķē. Latviešu autors, nezinu, kāpēc, man gan pašai ļoti patīk. Es domāju, ka brāģē, tāpēc, ka nav lasīts vienkārši, jo ir tāds priekšstats, ka tas jau droši vien ir švakāk, bet patiesībā sod nav, jo mums ir ļoti daudz latviešu autoru tulkojumu, kas iznāk viskaut kur Eiropā un ne tikai Eiropā, un tās atsauksmes ir ļoti labas, līdz ar to tas līmenis nebūtu nav zemāks, vienkārši cilvēki nezina, varbūt bieži vien tās grāmatas. Tieši tāpēc tas, ko jūs jau teicāt, ir jānāk uz tiem autoru vakariem, jo tādā veidā tu vari iepazīt. Un tad, kad tu lasi to tā autora darbu, kurš ir šeit bijis, tev tas darbs pat liekas tāds personiskāks, jo viņš ir pastāstījis, viņš ir padalījies, kāpēc viņš tieši to tēmu aizsāka, kāpēc, vai, tas ir, man liekas, ļoti, ļoti, tāpēc ir apbrīnojami vispār kā tie autori, kas ir tādi tagad tajā apritē, kā viņi spēja izbraukāt Jā. Labi, mums uz galda ir bez Grega, Dogamena un Potera ir vēl divi brīnišķīgi darbi, kas ir divas latviešu rakstnieces, un ne tikai rakstnieces, viena no šīm dāmām ir arī zinām politiķi, un abas šīs grāmatas ir tādas biogrāfiskās literatūras paraugs, teiksim tā. Tātad, kas ir jūsu grāmatas ieteikums šim mēnesim? Es izvēlējos Sandras Kalnietes Ar bāles kurpēm Sibīrijas sniegos. Šī grāmata, viņa jau, man liekas, šobrīd pat ir pārizdota. Šis ir vecais izdevums. Un es nezinu, kāpēc es pati tik ilgi nebiju šo grāmatu izlasījis, viņa izlasīju nesen. Un es kaut kā ļoti, ļoti jūtu līdzi tam visam stāstam, jūtu līdzi tam Sandras Kalnietes piedzīvotajam. Un man liekas, ka šī grāmata ir par tām mūsu vērtībām, par to, ka mums būtu vairāk jānovērtē tas, kas mums ir, tas, kas mums ir pieejams, ko mēs varam. Tā pati grāmatu lasīšana bibliotekā, šīs grāmatas ir pieejams jebkuram. Šeit netiek dalīti cilvēki, jebkurš var nākt, ņemt, lasīt un izvēlēties sev piemērotu literatūru. Tā kā... Vai bija kaut kas jūs pārsteidza vai kaut kā īpaši aizķēra šī tekstā? Man liekas, tas skaudrums, tas, ko
Es teikšu, ka mēs dzīvojam diezgan tādā pārbagātā laikā. Un brīžiem mēs paši nezinām, ko mēs gribam. Un izlasot šo grāmatu, jo pēc šīs grāmatas izlasīšanas man arī bija tā sajūta, cik es varu būt pateicīga par to, kas man ir. Es tā kā novērtēju vairāk savu ģimeni, savu veselību, kaut vai iespēju, kas var aiziet uz veikalu pirkt, ko es gribu. Tā kā tās visas, jā, šī grāmata man tā kaut kā lika ļoti padomāt par tām vērtībām, ko mēs nenovērtējam. Jā. Labi, tad es uzreiz arī pie viena par savu ieteikumu. Mans ieteikums arī no, kā jūs teicat, no biogrāfiskās literatūras žanra Andras Neiburgas dienas grāmatas, kas ir gan 2 sējumos izdots. Man ir pirmais, kas sākās 2003. gadā. Un man šķiet, ka šī dienas grāmata, rakstnieces Andras Neiburgas dienas grāmata, viņa ir ļoti detalizēta, rakstīta praktiski katru dienu, dažās dienās pat vairāk ierakst. Tas viss savulaik tika publicēts internetā, vietnē Sviesta Ciba tāda kādreiz pastāvēja, vai vēl tagad pastāv, es nezinu. Bet šī grāmata ir brīnišķīga liecība par 2000. Sākumu, ar ļoti detalizētiem kultūras notikumu apskatiem, uz kuriem Andrai Neiburgai, par kuriem ir viedoklis gandrīz vienmēr, arī citu autoru rakstnieku darbiem, kino, ceļošanu, pavāru mākslu un visu kaut ko, kas cilvēkam ikdienā ir svarīgi. Tas ļoti lielisks dokuments par to laiku, kuram jau ir vairāk nekā 20 gadi.